Labrīt visi. Es ceru, ka visi mani dzird vēl labāk kā Leo. Paldies, Leo, par laipno aicinājumu piedalīties jūsu lekcijā. Jāsaka uzreiz, ka šī man, teiksim, būs pirmā lekcija Latvijas universitātē, pa cik es esmu pats no tehniskās universitātes. Tā, esmu bijis tehniskajā universitātē, esmu bijis Rīgas biznesa skolā, bet Latvijas universitātē Leo man parādīja pirmo reizi slepenās kāpnes, pa kurām var uznākt pa taisno šeit augšā, ko es nezināju, ka tādas te vispār ir. Bet, vienmēr pirmā reize ir pirmā, jā, tā kā vēlreiz prieks jūs visus redzēt. Un kā jau Leo teica, šodien saruna mums būs par dokumentu brīvību, teiksim tā precīzāk, par dažādiem dokumentu formātiem un kāpēc tie ir svarīgi. Vēlreiz es pateikšu, man sauc Evijs Taube. Es šodien esmu pirmkārt kā Latas pārstāvis. Cik daudz no jums ir dzirdējuši par Lata? Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociāciju? 2, 3. Jā. Es domāju, pēc šīs lekcijas jūs noteikti zināsiet visi un visi atcerēsieties, kad ir tāda asociācija un ar ko tā nodarbojās. Varbūt vēl dažas vārdas par mani. Es esmu Sun Microsystems vadītājs Latvijā. Tas man ir, teiksim, tā dienas darbs, un Lata tas ir vakar darbs, jeb tāda, teiksim, aizraušanās un ticība varbūt. Skatīsimies, vai tas strādā. Nē, tas nav tā. Šo es dabūju tikai vakar, tā kā es viņu mēģināšu izmantot. Sāksim uzreiz ar to, man, teiksim, nav tas parastais plāns, kas ir pa punktiem, ko mēs redzēsim, ja? Bet būtībā šis ir tā visa ideja un viss pamats visam tam stāstījumam, ko es jums šodien mēģināšu izstāstīt. Pirmais jautājums ir tāds, vai jums visiem ir pilspēlu licences? Vai jums vispār pilspēls ir? Varbūt visiem datori tikai pilspēls nav vajadzīgs, varbūt vairāk. Tiem, kuriem ir pilspēls, vai jums ir pilspēlu licences? Jūs ziniet vai neziniet, ka tādas ir vajadzīgas? Un kā, teiksim, kā būtu, ja tā atbilde būtu pozitīva, ka tādas licences ir nepieciešams un jums būtu jāmaksā licence par pilspēlu, teiksim, gada licence. Teiksim, neliela, teiksim, 2 lata gadā par pilspēles izmantošanu. Izmantot zīmolu, jā, labs. Pa zīmolu būtu jāmaksā lats, piemēram. Jā. Būtībā tas liekas visiem pašsaprotam, jā, bet tas varbūt, ja padomājam filozofiski un dziļāk, ja tas varbūt nav tik pašsaprotam tajā brīdī, kad pilspēles tika ieviests. Tā kā tas jau notika diezgan sen, tā kā tas visi pie tā ir pieraduši un nevienam tas neuzdod liekas jautājums. Jā. Jā. Un mēs nonākam tālāk pie jautājuma par dokumentu brīvību. Kā jau Leo teica, dokumentu brīvības diena, tā ir vispasaules pasākums, kas ir izveidots tieši lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Kāpēc mums dokumentiem jābūt pieejamiem par brīvu? Un ko nozīmē brīvu dokumenti? Brīvu dokumenti nozīmē, ka viņi mums ir pieejami pa brīvu, ka mēs varam viņus papildināt brīvi, nemaksājot nevienam. Tas ir mūsu īpašums. Mēs varam viņus iedot jebkurā laikā, papildināt, pēc tam saņemt atpakaļ un tādā pašā veidā arī viņus brīvi apskatīties, papildināt. Šie brīvie dokumenti nozīmē arī to, ka mēs viņus varam sagatavot, iedot citiem, neatkarīgi no tā, kādu datoru mēs izmantojam vai kādu operētāju sistēmu mēs izmantojam. Piemēram, mēs izmantojam Mac, varbūt zinu, ka Leo izmanto noteikti Linux. Mēs savā starpā tā kā arī bez kādām licencēm, bez maksām, mēs negribam maksāt viens otram vai piespiest vienu otru maksāt par dokumentu apskatīšanu vai papildināšanu. Tā kā tas ir jautājums arī par platformu un par operētāju sistēmu un par aplikācijas savietojamību.
protams, es ieteiktu jums visiem, ka jūsu dokumentiem jābūt brīviem, lai jūs varētu savā starpā mainīties. Cik no jums izmanto Macus? Cik no jums izmanto Linux? Cik no jums izmanto Linux? Jā. Gandrīz puse. Vai kāds izmanto Macu? Nē. Labi. Tā kā mēs varam tādu sociālo aptauju veikt un diezgan, pat cik ir diezgan liels skaits, tad mēs arī varētu konstatēt, kāda ir tā proporcija. Un, protams, pēdējais punkts ir svarīgs par ekonomisko situāciju. Nevienam jau nav noslēpums, es nepieminēšu vārdus, populāros vārdus, krīze Latvijā vai krīze pasaulē, bet tas ir ļoti saistīts arī ar ekonomisko situāciju vispār pasaulē. Kāpēc cilvēkiem būtu jāmaksā par vienkāršu dokumentu radīšanu vai apskatīšanu? Nu, un kāda ir piemēra dokumentu brīvībai? Piemēram, par skolu. Es pateikšu uzreiz, man ir 2 bērni, kuri pašlaik mācās skolā. Viens ir gandrīz students, bet vēl mācās 12. klasē. Un es esmu pēdējo pāris gadu laikā dzirdējis pāris gadījumus, ka viņi sagatavojuši mājās, izmantojot OpenOffice platformu uz Linux, sagatavojuši dokumentu, aiznesuši uz skolu, uz flasha, ja, un skolotājs to nav spējīgs atvērt skolā un nav spējīgs izdrukāt. Nu, tas ir diezgan slikti. Pēc manām domām tas ir diezgan slikti. Bieži vien skolotāji to skolās pašlaik nesaprot, kā tas tā var būt, tāpēc, ka nav iedziļinājušies tajā, bet tas ir atkal tas jautājums par dokumentu savietojamību. Tā kā brīva dokumenta nozīmē arī to, ka teiksim, skolnieki, skola tajā saistībā arī šie savietojamības jautājumi pašlaik ir ļoti, teiksim, sliktā stāvoklī. Un, protams, tas arī lielā mērā attiecās uz valsts iestādēm, uz publisko sektoru, kā bieži vien, lai apskatītu valsts radīts dokuments, kam būtu jābūt pieejamiem pilsoņiem par brīvu bez maksas, notiek tā, ka jums, vai piemēram pensionāram mājās, lai viņš saņemtu kādu valsts dokumentu, viņš būtībā tiek piespiests pirkt kādu noteiktu datoru platformu ar noteiktu konkrētu programmu nodrošinājumu. Pēc mūsu domām tā tam nevajadzētu būt. Ja šie dokumenti būtu visi savā starpā savietojami noteiktā formātā, par ko mēs runāsim vēlāk, tad tāda situācija nekad nerastos. Nu un, jā, vēlreiz par dokumentu brīvības dienu, kas būs parīt. Tas notiek katru gadu, marta pēdējā ceturtdienā. Lata šīs dienas popularizēšanu sāka pagājušajā gadu, kad mēs arī Latvijas universitātēs un vairākās skolās lasījām lekcijas līdzīgā veidā. Jāsaka, pagājušajā gadu tomēr tās datums iekrīt skolnieku brīvdienās, tāpēc mēs šogad mēģinājām to nedaudz tā teikt optimizēt. Un būtībā šodien šis vēstījums arī, kas tiks ierakstīts, tas nonāks daudzās Latvijas skolās. Un mēs ceram, ka šī ziņa šogad sasniegs vairāk dzirdīgas ausis. Un, kā jūs redziet, šeit, protams, nav minēts visas kompānijas, kas pasaulē un organizācijas, kas atbalsta šo brīvības dienu. Bet, teiksim, redzamākie vārdi noteikti ir Google, tāds skaļš Latvijas vārds kā Draugiem LV, kas arī ir mūsu asociācijas biedrs un kas atbalsta šo dokumentu formātu savietojamību. Un, protams, tā ir ODF alianse. Par ODF formātu mēs parunāsim nedaudz vēlāk, pēc pāris minūtēm. Nu, un, protams, tā ir Lata Latvijā. Un kas tad vispār ir atvērtie standarti? Ja mēs runājam par
dokumentu formātiem, tad, protams, tas ir uzreiz nākošais teiksim, solis, nākošā saruna ir par dokumentu standartiem un par standartiem vispār. Un kas tad ir atvērtie standarti? Jāsaka tā, ka tas ir visu dokumentu brīvības pamatā, jo standarti tās ir teiksim, tā definīcijas, kas nosaka, lai šie dokumenti būtu savietojami un lai būtu savietojami kādu formātu vispār. Un tā, teiksim, vienkāršā veidā, tā pamatdefinīcija, protams, ir garāka, bet vienkāršā veidā atvērts standarts nozīmē to, ka tas ir atklāti publicēts, ka tas ir pieejams bez maksas vai arī par minimālu samaksu, bet tas ir pieejams brīvi un to drīkst kopēt un izplatīt bez maksas. Un šī standartu definēšanas lēmumu pieņemšana ir caurskatām visiem, tur nav nekāda noslēpumi, tas ir pieejams visiem tirgus dalībniekiem, visiem gan dokumentu ražotājiem, gan platformu ražotājiem, gan patērētājiem un visiem. Vēl svarīgi ir tas, ka to uztur bezpeļņas organizācija, kas nav teiksim, komerciāli ieinteresēta noslēpt šo formātu no kāda cita. Tas ir būtībā viss. Tā formāta uzturēšana notiek teiksim, tā, sabiedrības interesēs, jūsu interesēs. Īpašumtiesības neparedz autora apliecību un ir pieejama neierobežota izmantošana. Nu, un par tehnoloģiju piemēriem, varbūt šis ir tā nedaudz ne no IT industrijas, bet tomēr ļoti labi ļauj saprast, ko nozīmē standarti. Šeit, teiksim tā, domāju, ka jūs uzreiz variet redzēt, kurš ir pozitīvais piemērs, kurš ir negatīvais piemērs. Kā jau visiem redzams, kreisais varētu būt pozitīvais piemērs, jo vairāk vai mazāk visas kredītkartes, būtībā visas arī pašlaik apliecības, visas smartkartes un tā tālāk ir vairāk vai mazāk vienā formātā. Tas nozīmē to, ka jūs ar kredītkarti vismaz formāta ziņā spēsiet viņu ievietot jebkurā bankomātā, jebkurā, teiksim, karšu lasītājā. Protams, cits jautājums ir, vai tā karta atpazīs vai neatpazīs. Bet šis standarts ir vienots visā pasaulē. Un tas ir, teiksim, tā ļoti laba lieta, ko sabiedrība standartu ievērošanas rezultātā ir izveidojusi. Vairāk vai mazāk automātiski. Negatīvais piemērs varētu būt labajā pusē, kas vēl joprojām pastāv, un droši vien pastāvēs ar vēl vairākus gadu desmitus, varbūt, ka tas neizmainīsies. Tas ir kontaktu dakšu izmēri un savietojamība. Ja jūs, piemēram, Eiropā aizbrauksiet uz Šveici, Šveicē kontaktu dakšs ir pavisam savādāks. Tas ir, protams, labs biznes šiem straujas pārveidotāju ražotājiem, jo, teiksim, lidostās ir diezgan daudz vienmēr viss šis piedāvājums, ja, un jūs varētu tur pa 20 eiro nopirkt pārveidotājs priekš visas pasaules, un tas ir savu biznesa niša. Bet es neteiktu, ka tas būtu ļoti labi un ļoti tāds labs risinājums vispār kopumā sabiedrībai. Vēl negatīvāks piemērs, kurš šeit nav parādīts, bet es varu pastāstīt par ASV. Apmēram 19. gadsimta vidū laikam Baltimorā bija ļoti liels ugunsgrēks, ka nodega gandrīz puspilsēta, un viņi vienkārši ugunsdzēsēji nebija spējīgi vietējā štatā to ugunsgrēku nodzēst. Un, protams, viņi izsauc papildspēks no blakus štatiem, sabrauc daudz mašīnas, kur bija priecīgi palīdzēt, bet izrādījās, ka viņi savus dzēšanas šļūtenes nebija spējīgi pievienot pie tās ūdens apgādes sistēmas, jo tie savienojumi tām caurulēm bija pavisam savādāk katrā štatā. Kopš tā laika ASV nolēma, ka visā ASV šie savienojumi būs vienā standartā. Tā kā šie ir varbūt tāda rūkta mācība cilvēcei, kā, teiksim, vienā dienā pieņemt lēmumu un pārveidot visu uz vienotu standartu. Diemžēl IT industrijā tas šajās dienās nav tik triviāli un tik vienkārši. Bet mēs ļoti ceram, ka agru vai vēlu, labāk jau agru mēs pie tā nonāksim. Vēl dažos vārdos par to, kāpēc atvērtie standarti ir tik nepieciešami. Tā ir, protams, efektīva informācijas apmaiņa, kā jau es teicu, ja, kad
brīvi pieejami, visi radītie. Jā, tas ir interesanti. Brīvi pieejami visa radītā informācija visiem, kuriem šī informācija būtu nepieciešama, bez kādām samaksām. Tā ir garantēta datu izmantošana nākotnē. Es dzirdēju no viena cilvēka par tādu izteicienu, teiksim, ja mēs centīsimies, jebkādu dokumentu sagatavotāji, teiksim, centīsies informāciju noslēpt kaut kādā īpaši savā formātā, tad, teiksim, varbūt tālā nākotnē pēc miljoniem gadu, pēc cilvēces izzušanas, teiksim, citplanētieši atlidojot, nebūs spējīgi nolasīt informāciju, ko, teiksim, dažas sabiedrības daļas ir sagatavojušas. Nu, tas varbūt izklausās tā neticami, ja, bet tas tāds vairāk joks, bet nu, tas viss ir iespējams. Tā kā labāk ir būtībā viss sagatavoti pieejamos formātos. Ko jau es minēju, ka jūs neesat piesaistīti noteiktai konkrētai programmatūrai, jūs variet pāriet, teiksim, ja šodien nav neviens Mac lietotājs, varbūt pēc nedēļas vai pēc mēneša jūs kāds vēlatos pāriet uz Mac platformu, kas ir tiešām ļoti patīkami izmantošanā, lietošanā, un jums nebūs problēma ar saviem veciem dokumentiem. Jūs varēsiet dokumentus pārnest no vecās platformas uz jauno. Un, protams, svarīgs moments ir no ekonomiskā viedokļa par brīvu konkurenci. Atvērtie formāti ļoti ierobežo monopolus un dažādas karteļus. Tas ir domāts monopolus programmu nodrošinājumu ražošanas ziņā. Jo, teiksim tā, ja ir kādam ražotājam monopola stāvoklis tirgu, viņš var ļaunprātīgi izmantot šo monopolu stāvokli un ļaunprātīgi nedot pieeja savu formātu aprakstam. Tas ir piespiest lietotājus, vairāk vai mazāk piespiest lietotājus glabāt un apmainīties tikai ar šiem slēgtiem formātiem. Un tādā veidā izslēdzot no spēles un no tirgus cits programmu nodrošinājumu piegādātājus. Rezultātā, protams, jūs, kā klienti, iegūstiet labāku kvalitāti, ja nav kāds dominējošais programmu piegādātājs. Un galā visi mēs iegūstam. Un būtībā, jo lielāka konkurence, jūs saprotiet, jo lielāka konkurence, jo šīs cenas zemākas. Nu, un kas būtībā ir pats galvenais konkrētais piemērs dokumentu formātam, kurš ir atvērts dokumentu formāts, tas ir Open Document Format, jeb saīsinājumā, jeb arī failu paplašinājums ODF. Tas ir atvērts standarts. Jāsaka, tas ir arī nedaudz vairāk kā mēnesi arī Latvijas valsts standarts, ko mūsu asociācija ir panākusi, ka tas ir arī akceptēts Latvijā. Viņš gan vēl nav pašlaik kā noteikts kā obligātai lietošanai Latvijā, bet viņš ir nodefinēts kā Latvijas standarts. Un šeit pasaules kartē ir iekrāsots ar zaļu. Tās valstis, kur ODF atvērtais standarts ir prasīts kā obligāts apmaiņā starp valsti un starp sabiedrību. Tas ir nākošais solis, ko mēs centīsimies Latvijā ieviest un panākt. Nu, un kāda ir vispār atvērtības ieguvumi? Ja, te jau mēs kā pieskārāmies nedaudz monopoliem un konkurencei, tad piemērs varbūt ļoti labs ir no mobilo sakaru tirgus. Atcerēsimies varbūt jūs neatceraties, bet tikko Latvijā sākās mobilē sakari, bija tikai Latvijas mobilais telefons. Un cenas bija apmēram 10 reizes, varbūt ka pat vairāk augstākas nekā tās ir šodien. Tā kā 90. gadu vidū, kad tikko parādījās mobilē telefoni, mobilo telefonu varēja atļauties tikai top biznesmeņi, vai arī tādi, kur, teiksim, nodarbojās ar, teiksim, netīrākām naudas lietām. Šodien mobilē telefoni, kas toreiz nerādījās pat sapņos, šodien mobilē telefoni ir katram, teiksim, pirmās klases skolniekam, vai pat bērndārzos, ja, vai pat vecām mamām ļoti daudz visiem pensionāriem būtībā ir. Daudziem ir pa 2 mobiliem telefoniem. Tas viss ir tikai tāpēc, ka šī
šajā tirgu ienāca citu operatori, radās konkurence, cenas samazinājās, un arī tas ir pateicoties vienotiem standartiem, jo mobilo sakaru sfērā būtībā visi standarti ir atvērti. Ja jūs variet ar savu mobilo telefonu braukt no vienas valsts uz otru, jums ir roaming serviss un jūs variet izmantot citus tīklus. Ja nebūtu šie vienotie standarti, tad jūs varat iedomāties, ka jums vajadzētu mainīt katrā valstī operatoru vai citu mobilo telefonu katrā tīklā. Nekas tāds nevarētu attīstīties. Otrs labs piemērs ir internets. Ja internets no paša sākuma nebūtu jau atvērts, balstīts uz atvērtiem standartiem, nekad mēs nebūtu tur, kur mēs esam šodien. Internets būtu tikai kādu dažu Amerikas universitāšu apmaiņas protokols, kāds bija pašā sākumā, bet tas nebūtu izplatījies tik tālu, kāds ir šodien. Tā kā es domāju, šie ir divi ļoti labi piemēri. Un kāpēc gan tas nevarētu notikt ar dokumentiem? Nedaudz atkāpēji, bet tas ir ļoti saistīts arī ar atvērtiem dokumentu standartiem, ir atvērtā pirmkoda programmatūra. Es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka jau pēc definīcijas un no paša sākuma atvērtā pirmkoda programmatūra ir balstīta uz atvērtiem standartiem. Teiksim, grūti nosaukt kādu atvērtā pirmkoda programmu, kur būtu balstīta vai noslēgt savos standartos, kas neizmantot atvērtus standartus. Un šeit ir minēti paši populārākie atvērtā pirmkoda programmatūras piemēri. Domāju, ka daudz no jums zina šos piemērus. Un vēl viena sociālā aptauja, cik no jums izmanto OpenOffice. Lielākā daļa, man prieks tiešām redzēt šīs atbildes, lielākā daļa izmanto OpenOffice. Tā kā, ja jūs, teiksim, instalējat OpenOffice, neko neizmainiet uzstādījumos, tad jūs būtībā saglabājiet savus dokumentus ODF formātā. Un tas ir būtībā ļoti labi. Ja jūs taisnības labāk pieminot, ir iespējams uzstādīt, lai OpenOffice izmanto doc paplašinājumu failu formāts, kas ir, teiksim tā, noslēgts formāts, bet izejot no reālās dzīves situācijas, OpenOffice radītāji tomēr ir izveidojuši iespēju saglabāt arī doc formātā. Ja pasaule būtu ideāla un ja pasaule būtu atvērta ar atvērtiem standartiem, tad šis doc formāts nebūtu nepieciešams. Mēs varētu dzīvot ODF formātā. Un šeit ir minēts, es nepārlasīšu tos piemērus, ja? Kā jau te ir minēts, viss šis saraksts plus 100 000, varbūt ka pat vairāk brīvā programmu nodrošinājumu, kas balstīts uz atvērto pirmkodu, un tas ir būtībā pieejams viss bez maksas. Latvijas populārākā vieta, kur ir apkopots ļoti plašs piedāvājums, ir atveries.lv, kur būtībā jebkurš, vai tas būtu biroja lietotājs vai mājas lietotājs, var izvēlēties visus bezmaksas programmatūru dažādām platformām. Un tas arī tas, ko mēs iesakām jums darīt un popularizēt pēc iespējas plašāk. Nedaudz varbūt sīkāk. Es esmu pārliecināts, ka jūsu lekcijās noteikti tiek stāstīts ļoti plaši par šo visu. Varbūt jau ir stāstīts, varbūt tiks stāstīts. Bet kas ir atvērtais pirmkods vispār? Tas līdzīgi kā atvērtais standarti, atvērtais pirmkods, no kā tiek radīts šis brīvais programmu nodrošinājums, ir tas, ka pirmkods ir pieejams par brīvu. Jums par to nav jāmaksā, jūs to varat paņemt, pilnveidot, piedalīties izstrādē, dot savu ieguldījumu, būtībā tā sabiedrības labā, un tajā pašā laikā saņemt atpakaļ par brīvu šo pilnveidoto pirmkodu, pilnveidotās programmas par brīvu. Tas ir, jūs dodiet mazu gabaliņu, jūs varat paņemt par brīvu vispārējo. Bezmaksas ērti pieejams, iespēja piedalīties izstrādē, nepiesaistīts konkrētiem piegādātājiem. Tas ir ļoti būtiski. Ja rodās situācija, piemēram, ka kāds konkrēts ražotājs pazūd no tirgus šādu vai tādu apstākļu dēļ, vai arī izstrāde tiek pārtraukta, tad atvērtā pirmkoda gadījumā šis intelektuālais īpašums ir nodots
brīvajiem izstrādātājiem, jeb community, jeb izstrādātāju grupai, ko tā vienkārši nav iespējams pārtraukt, jo tas ir visā pasaulē, tas ir brīvi. Tā ir tāda papildus garantija nākotnē, ka šī izstrāde neapstāsies, un viņi vispār nav apstādināma. Teiksim, OpenOffice gadījumā ļoti lielu ieguldījumu dod Sun Microsystems, bet gadījumā, ja Sun Microsystems kāda apstākļa dēļ pārstāja eksistēt vai nav šī komerciālā atbalsta, tad tas nenozīmē, ka OpenOffice kaut kur pazudīs. Ir visā pasaulē miljoniem lietotāju un izstrādātāju, kas to uzturēs un attīstīs arī nākotnē. Šis ir būtībā vienīgais ekonomiskais slaids. Iepriekš mūsu prezentācijā bija daudz vairāk teiksim tā, ekonomiskās daļas, bet mēs, par cik jūs esat IT studenti, centāmies lekciju vairāk organizēt IT virzienā, mazāk par ekonomiku, kas varbūt arī tomēr ir interesanti, īpaši šodien, bet ir vērts to pieminēt. Kas ir parādīts šajā divās kartēs? Atkal šeit ir pozitīvais piemērs un šeit ir negatīvais piemērs. Kreisajā daļā ir tradicionālais programmu nodrošinājuma tirgus, kā tas darbojās importa, eksporta veidā Latvijā. Ja? Pašā vidū ir lietotāji, jeb programmu nodrošinājuma patērētāji. Tā varētu būt sabiedrība, tā varētu būt valsts sektors vai uzņēmumi, bet būtībā lielākoties pašlaik tas ir tā, kad tiek pirktas licences no ārpuses vai no Amerikas vai no citām valstīm, tiek samaksāts vai eiro vai dolāros, un tā naudiņa vienkārši aiziet prom no Latvijas. Tā pašā laikā, protams, ir Latvijas IKT uzņēmumu, kur to programmu nodrošinājumu uzstāda un uztur uz vietas, bet, teiksim, tā salīdzinoši ir diezgan maza naudas daļa, kas paliek Latvijā. Lielākā daļa nauda par licencēm aiziet prom no Latvijas. Tas ir tradicionālajā komerces produktu gadījumā. Ja tas ir brīvais programmu nodrošinājums, jeb atvērtā pirmkoda programmu nodrošinājums, kāds ir labajā pusē, tad situācija ir pavisam savādāka. Šī bezmaksas programmatūra, kas ienāk Latvijā, par to netiek maksāts nekādas licences. Un attiecīgi visa nauda paliek Latvijā. Šeit, protams, ir nepieciešams lielāks ieguldījums no Latvijas IT uzņēmumiem. Šī programmatūras pielāgošanā katram īpašajam gadījumam, vietējā uzturēšanā, latviskošanā, kāds ir, teiksim, OpenOffice gadījumā, kad latviskošana nepieciešama tepat uz vietas, neviens viņu pasaulē nelatviskos. Un tas arī tiek darīts. Bet būtībā viss šī nauda paliek Latvijas ekonomikā. Skatoties tā, teiksim, importa-eksporta bilanci. Skatoties uz Eiropas bilanci, programmu nodrošinājumu ziņā, šie skaitļi ir ļoti interesanti. Šie gan nav paši jaunākie skaitļi, bet proporcija noteikti ir tāda pati. Ja mēs skatāmies, cik vispār pasaulē bija licenšu tirgus, komerces programmu nodrošinājumu licenšu tirgus pirms 2 gadiem, tas bija vairāk kā 200 miljardu eiro. Tas cipars nav samazinājies, noteikti viņš tikai pieaudzis. Es varētu minēt, ka pašlaik tas ir kā 300 miljardi eiro gadā. No šī vislielā skaitļa Eiropa izmantoja 35%, tas ir vairāk kā 1/3 daļu. Te pašā laikā Eiropa piegādāja tikai mazāk kā 10% no visām šīm licencēm. Variet minēt, kur viss šī nauda aizgāja būtībā. Viņa aizgāja uz ASV, vairāk vai mazāk, kur ir viss programmu nodrošinājumu lielākie ražotāji. Un te pašā laikā Eiropā tiek izstrādāts apmēram 70% no visa atvērtā pirmkoda programmu nodrošinājuma. Nu, un savalkot kopā visu šo, rodās tāda interesanta situācija, ka
mēs redzam, ka tā bilance ir stipri negatīva, bet tai pašā laikā Eiropā ir ļoti liels potenciāls. Ja, teiksim, ideālā situācijā sabiedrība, par ko mēs esam ļoti pārliecināti, pāries uz atvērto standartu izmantošanu un atvērtā pirmkoda programmatūras lielāku izmantošanu, tad Eiropā ir ļoti liels potenciāls šo bilanci novirzīt savā virzienā. Un Latvija, protams, kā Eiropas pilntiesīga sastāvdaļa, šim piemēram varētu ļoti labi sekot. Un arī paskatoties uz Latviju, Latvijas IT uzņēmumiem šī būtu lieliski iespēja. Varbūt, ka jūs, teiksim, pēc studijām vai studiju laikā gribētu izveidot kādu savu mazu IT uzņēmumu un izmantot šo brīvo programmu nodrošinājumu, paņemt, teiksim, tos brīvos programmatūras klucīšus, kas nemaksā neko, pielikt savu ideju klāt un izveidot kaut kādu biznesu, kas maksātu naudu. Šīs visas izēvielas, izņemot jūsu zināšanas, visas ir bez maksas. Protams, jāzina, kā tas salikt kopā un kā ko konkurētspējīgi izveidot. Jā, tas, ko es minēju, veiksmīgs uzņēmējdarbības sākums. Un kas ir interesanti, jā, šos brīvos programmatūras klucīšus jūs varat paņemt, pilnveidot, salikt kopā un pārdot viņus komerciālā veidā par naudu. Labākie piemēri, protams, ir lielie piemēri, ko visi zina, kā Google, kā YouTube, Facebook un būtībā visas lielās interneta veiksmes kompānijas ir vairāk vai mazāk būvētas izmantojot brīvo programmu nodrošinājumu. Kā piemēram MySQL datubāzes, Apache webservers. Un grūti nosaukt kādu no jaunajām veiksmīgajām kompānijām, kuru būtu sākusi uz kāda licencēta programmu nodrošinājuma pamata. Viss ir būtībā izveidojies no brīvā programmu nodrošinājuma. Un tā labā īpašība ir arī tā, ka veidojot kādu nelielu risinājumu, ko jūs domājat, ka tas varētu būt konkurētspējīgs un interesants, jūs varat sākt no mazuma, jūs varat to izveidot mazā serverītī vai pat uz savu notebooku. Un pēc tam, mērogojot to lielākai slodzei, lielākam lietotāju skaitam, būtībā to pašu risinājumu jūs varat diezgan vienkārši mērogot, palielināt. Piemēram, veiksmes stāsts draugiem.lv Latvijā tika būtībā veidots tādā pašā veidā. Viņi sāka uz pāris nelieliem serverīšiem, un tas risinājuma arhitektūra neko daudz nav mainījusies. Protams, viņi ir mainījusies izmēra ziņā, bet neko daudz nav mainījusies arī šodien izmantojot 200 vai vairāk serverus. Tā kā visi šie stāsti ir sākušies no kaut kāda mazuma, bet viens ir kopējs, ka viņš viss ir bāzēts uz atvērtā pirmkoda programmu nodrošinājumu, kas ir brīvs. Nedaudz par OpenOffice. Vēlreiz, ko es jau stāstīju, ka OpenOffice izmanto ODF formātu, ir spējīgs izmantot Microsoft Office formātu savietojamības dēļ, un jau šodien izmantojot OpenOffice, jūs variet piedalīties šajā atvērto standartu kustībā un tai pašā laikā arī veiksmīgi komunicēt ar pārējo sabiedrības daļu, kur izmanto slēgtos formātus. Un tas ir viens no galvenajiem trumpiem OpenOffice izmantošanā. Nu, un tas, protams, man nevajag atkārtot, jo lielākā daļa no jums izmanto OpenOffice, nevajag atkārtot, kas tas ir un ko tas dod. Un, protams, priekšrocības ir tās, ka tas ir bezmaksas. Varbūt kāds ir maksājis par OpenOffice no jums, kas lieto? Ir kāds maksājis? Nav neviens maksājis. Tas ir legāls izmantošanā, tā ka jūs varat neuztraukties, jums neprasīs neviens, lai jūs maksātu rītdien vai parīt, jā. Licences netiek prasīts maksāt. Tā pašā laikā, ja jūs, teiksim, gribētu kādā lielā uzņēmumā izmantot OpenOffice un jums būtu nepieciešams atbalsts, nu, teiksim tā, piezvanīt kādam, pateikt, man nestrādā tā un tā tabula. Šis atbalsts ir pieejams, un šis atbalsts, protams, maksā naudu. Bet šo atbalstu varētu sniegt arī kādu no, teiksim, jūsu kompānijām.
ja jūs gribētu izveidot mazu kompāniju no 500 cilvēkiem, kas gribētu atbalstīt OpenOffice, jūs varētu nopelnīt kādu naudu par OpenOffice atbalstu. Teiksim, latviskošanu vai kādu telefonu atbalstu kādam uzņēmumam. Nu, un ko darīt? Kādi ir mūsu ieteikumi? Pēc iespējas vairāk izmantot, būtībā visiem izmantot atvērtos standartus, atvērtos dokumentus un brīvo programmu nodrošinājumu. Un kā jau minēju, veiksmīgākais un lielākais komplekts Latvijā, brīvā programmu nodrošinājuma komplekts ir atveries.lv, ko es arī iesaku visiem izmantot. Kas ir pats vienkāršākais? Izmantojot OpenOffice, kā jūs to dariet līdz šim, izmantojot Firefox, kas arī ir atvērtā pirmkoda risinājums. Vēl viena pēdējā aptauja, cik no jums izmanto Firefox? Nu, laikam visi. Tā kā tas ir ļoti patīkami redzēt, un tā arī turpiniet. Paldies par uzmanību. Protams, ja ir kādi jautājumi, jautājiet, lūdzu. Man ir jautājums. Mēs jau Revī labi esam pazīstami, esam daudz runājuši par šīm lietām, bet tomēr varbūt neizskanēja, cik vai ir zināms apmēram, cik Latvijas valsts tērē komerces programmatūru. Jā, mums, diemžēl, tiešām šī informācija, cik tiek tērēts Latvijas valsts sektorā, it kā loģiski būtu, ka tas būtu jābūt visiem pieejamai informācijai, bet jāsaka, ka šī informācija ir ļoti grūti pieejama, dažādu iemeslu dēļ un ļoti grūti apkopojama. Tāpēc asociācijas minējumi pašlaik ir, ka kaut daļēji pārējot Latvijā valsts sektorā uz brīvo programmu nodrošinājumu, konkrēti uz OpenOffice, izmantojot OpenOffice darba vietās, mēs varētu ietaupīt vismaz 5 miljonus gadā, 5 miljonus latu. Un tas ir tāds pieticīgs minējums. Protams, dziļākai, teiksim, precīzākiem aprēķiniem būtu nepieciešams kāds nopietnāks pētījums vai nopietnāk aprēķini, un būtu nepieciešams arī saņemt visu informāciju no dažādām iestādēm. Bet tā kā 5 miljoni tas ir tāds pieticīgs aprēķins, kas varētu tikt ietaupīts gadā. Vēl kādi jautājumi? Visi ir nocietušies pēc pārtraukuma. Vēlreiz paldies visiem par uzmanību, un es ceru, ka šī informācija bija ļoti noderīga jums un ka jūs turpināsiet tajā pašā garā, kā līdz šim. Veiksim jums visiem mācībās un paldies!